Vēl viens svarīgs jautājums. Kā tā spoguļošana strādā? Kas tur kā tāds īpašs, kas tur notiek? Te tā tad ir tagadne, mums ir vēlamā nākotne, nepatīkamā tagadne, un ir pagātne, ko mēs tagad visi saprotam, ka tā kaut kādā veidā tā viltīgi ietekmē gan man tagadni, gan nākotnes virzību. Tātad te man ir kaut kādas problēmas. Tad, kad es apzinos šīs problēmas, pieņem lēmumu kaut ko mainīt, tad, kad mums ir nodoms, pasaule nāk palīgā, un viens no veidiem, kā jūs to varat risināt, ir spoguļošana. Tas ir labākais un ātrākais, ko es pazīstu. Tad mums, protams, jānonāk pagātnē, tā būtu pirmā daļa, ja otrā būs paskatīties, kādā nākotnē es vēlos nokļūt. Bet pirmā daļa ir meklēt iemeslus pagātnē. Nevis tikai meklēt, bet arī pārspēlēt to, ko mēs saucam par normu. Jo visu, ko jūs piedzīvojat bērnībā, jūs zemapziņu uzskat par normu. Ja jūs māmas iet pie radiatora, ejot uz darbu, jums liktos nepārāk patīkam, bet normāli. Un pieaugot, jūs nevarat saprast, kāpēc jūs neviens nesim pie radiatora. Es bišķi pārspīlēju, lai es saprastu būtību. Kā tur iekļūt tajā pagātnē? Jo bieži vien cilvēki saka, ka es neko neatceros vispār no bērnības, un tur kaut kad melnie caurumi. Principā jūs smadzenēs ir ierakstīts pilnīgi viss. Gan ko jūs redzējāt, gan pagaršojāt, gan pieskārāties, paostījāt, tur ir visa informācija. Ar tālu gribu tur iekļūt, tā tik vienkārši tur neiekļūst. Bet tad, kad man tā problēma ir pietiekami pretīga, pietiekami iespiedusies un nepatīkami, ja, un es gribu viņu izspiest kā tādu augoni, tad zemapziņa pati atver tā kā vārtus un aicina. Nāc paskaties, kur tas sākas. Un tas paņēmiens ir iztēle. Ir arī izvēle atbalsta vēl visādas cits lietas, bet galvenais ir iztēle. Iztēle ir unikāls instruments. Ar iztēles palīdzību mēs varam ielidot pagātnē, ielidot nākotnē, paskatīties, kāda es gribu izremontēt tur savu dzīvokli. Vai kāds būs mans ceļojums ieplānotais. Ar iztēles palīdzību es varu ielidot savā ķermenī, paskatīties, kā tur sirsniņa pukst, piemēram, vai zarniņa uzvedās šodien. Protams, tur būs arī fantāzijas elementi, bet tas būtība neatceļ. Jo šīs iztēles ceļojumi šī gadījumā pagātnes virzienā ir kā tāda kontrolēta sapņošana. Ja parastā sapnī jūs īsti nepiedalīties, jūs tur kaut ko tur, kas tas bija, ko tas nozīmē, ja pēc tam mēģina kaut ko atcerēties, tad šeit jūs esat pie pilnas saprašanas, plus es kā moderators vai kāds no maniem kolēģiem ar jums sarunājās, jums tikai ir acis ciet. Ja? Tas ir tāpat, kā es tagad aizvērtu acis, un tad es aizlidoju kaut kur uz bērnības rekumēžiņas, sēnes, augs, agriez, ieraudzīju dīdzi, tur kaut kādā vecumā un kaut kādu riebīgo puiku, kas viņam uzbruk, un es viņu varu tagad aizstāvēt. Ar šiem paņēmieniem, ar šo kontrolēto sapņošanu, jeb iztēles ceļojumu, es tik tiešām varu pārspēlēt negatīvos notikumus tā, kā es gribētu. Es, piemēram, uzvaru to riebīgo puiku, kas bija stiprāks, garāks par mani, un viņš man iesit. Ja. Es viņu tur kaut ko viņam nodaru. Un kaut ko saslēgties ar labajiem, piemēram, ar mīļo vecstāvu, kurš sen jau vairs nav, bet es viņu varu tā kā ieraudzīt un pasmelties no viņa kādu domu, kādu sajūtu, kādu, iespējams, pat padomu. Un paņemt līdzi uz nākotni. Līdz ar to es taisu jaunu normu šajā pagātnē. Un tas maģiskais moments ir tajā un nostrādāt tas tāpēc, ka šī te sadaļa, kas atbild par mūsu pagātni, jeb zemapziņu, viņai īstenībā ir viena alga, vai tas notikums notiek realitātē, vai tikai manā iztēlē. Ar to pašu piemēru par sapni, ja, slikto sapnīt. Jūs tajā brīdī taču noticēja, ka tas pa īstam, ka jums tur kāds skrien pakaļ ar nāzveiktu, kas tam līdzīgs. Ja? Tātad ir smadzenēm tā īpašai šai sadaļai spēja noticēt pasakām, fantāzijai, maniem izmainītajiem kaut kādiem scenārijiem. Un līdz ar to rodas jauna norma. Labi, mēs te izdarām, cik varam, un tad nonākam atpakaļ tagadnē. Un vērojam. Ja? Tagad faktiski ir kaut kas, kas visu laiku nepārtraukti virzās uz nākotni. Tagad nākotne sāks tagad. Tagad atkal. Ja? Un es eju iekšā nākotnē un vēroju, kāds ir efekts tam, ko es esmu izdarījis. Te var atklāties, ka ir kaut kādas jaunas lietas, vēl kaut kādas nianses.
ko man būtu jāatrisina pagātnē. Te galvenais paņēmiens ir novērot un vadīt sevi. Es sevi vadu. Tas nozīmē arī koriģēju. Ja? Un es iemācos pamanīt kaut kādas savas lietas. Spoguļošana vispār forši uztrenē spēju pamanīt, nevis uzreiz apzināties un zināt, ko darīt. Apzināšanās un problēmu risināšana, tas jau pēc tā. Bet vispirms pamanīt, ka es uztraucos, vai ka man kaut kas nepatīk, vai es kaut ko nespēju, vai es nezinu, ko es vēlos. Un meklēt blokus un atrisināt tos pagātnē un iet virzīt, vadīt sevi labākajā iespējamā nākotnē, kur galvenās enerģijas, jeb sajūtas, jeb noskaņas ir veselums. Tas ir no vārda tā viengabalains, vesels. Prieks. Visdažādākajās formās. Gribat arī bauda, jo baudas ir dažādas. Vieglums. Rotaļīgums. Atbildība. Bet pirmkārt pret sevi. Un ja jums ir bērni, tad pret jūsu saviem bērniem. Te ir vēl daudz ļoti dažādas individuālas kopējās noskaņas. Plus es noskaidroju spoguļošanas procesā, kāds ir mans sākums, kas ir mans autentiskais es. To es ņēmu līdzi, pārlecam šīm apgabalām. Jo te var risināt mūžīgi kaut ko, bet mēs svarīgāko tur risinām. Bet man ir jāsaprot, kur es tāds skaists, autentisks, tāds vienreizējs, uz kurien es eju, kas ir mana misija, kas ir mana sūtība, kas ir mana virzība. Un ja es turos uz savu ceļu, šeit ir arī interesanti. Ja es turos uz savu ceļu, tad es dzīvoju savu dzīvi, es pasaulē esmu interesants, garšīgs. Es bagātinu šo pasauli, kur 8 miljardi cilvēku dzīvo, ka tāda īpaša, vēl vārdā, nenosaukta puķa. Nāciet, kļūsiet par puķu. Laime!